svāra. Graņāks. Metiens, Holts atvēra ripu. Ripu vārdu priekšā un tagad tā ir izraidīta ārā. Džirs Sankibāns to izdara. Iepriekšējā sezonā abi divi malēji uzbrucēji spēlē pirmajā maiņā kopā ar Aleksēju Cvetkovu un Kastanovs. Jā, nu šeit Ropi kļūda aizsardzībā. Mūsēji divi spēlētāji bija aizmirst savu vārdu priekšā. Stabila maiņa vēl MVD laikā. Nu, dažādi iemesli dēļ treneri nolēma šo maiņu izjaukt un šeit tieši vārtu tuvu Kastanovs nospēlē augstsinīgi apspēlēja. Redzējām divi maskaviešu uzbrucēji bija vārdu priekšā. Zerļuka metiens pārtvērts. Un jā, 2 minūtes viennozīmīgi. Zerļukam, nu nekas cits viņam arī neatliek. Pauzi ar māņu. Repa! Vārtos! Jeb nē. Nu pie Maikla Garneta, jā. Pie Garneta bija ripa. Nē, tur iedegās sarkanā lampiņa. Metiens no viduzonas pa vārtiem. Iemetiens un mums reklāmas pauzīte. Dārziņš. Troters viens pats bija vārtu priekšā, tu arī redzēji. Šeit Černovs pret Troteru. Neizdodas tikt pie rips, lai to izmestu ārā no zonas. Graņāks. Holts. Tver ripu. Maskavieši varbūt... Jā! Negaidīts metiens uzreiz pēc iemetiena un ripa ir Maikla Garneta vārtos. Mums iemetienā. Uzvar iemetienā Ankipāns un uzreiz metiens. Jā, nu reaģēja tomēr Garnets, bet izcili precīzi trāpīja Džirs Ankipāns. Nāk Muzeja skatījumā. Troters ripa vārds priekšā. Vasaļovs to pirmais pamanīja un jau dod pretuzbrukumā ātrā. Mums jau paspēja atgriezties. Vasaļovs metiens tver. Holts un pēc tam Vasaļovs varēja izvairīties no šīs sadursmes ar mūsu vārdsargu, bet apzināti gāja virsot ar vārdu. Un tur Petrovickis mēģina pret Nižavijas spēku paņēmiens. Es to nenosaucu īpaši par spēku paņēmienu. Saša ar pūlēm pieceļas turpina spēli. Nu, tāds uz robežas, teiksim tā. Un vēlreiz pret Nižaviju tur zodē arī apusējis noraidījums būtu ieguvums. Un nepatika pieredzējušajam Kudašovam, kad Roberts Bukarts viņu tā nospēlē. Nu, redzam, Bukarts arī uzreiz saķērās. Pret viņu Nižavijas. Var dot šeit. Un izsit ripu, izsit Garnets ar izsit ripu, kur tā šobrīd nav piespiesti. Ar pašu apmalu izlausties Petrovickim un te... Nu, ļoti ropi šeit. Zainoļins nosprēlēja pret Holtu. Tiesneši kā ļoti mierīgi to uztvēra. Es domāju, ļoti labi redzēja, ko dara Ruslans Zainoļins. Tur vēl Ugarova. Ekipējums metājs. Kris Holts tver ripu un tur Leonīds Komarovs ļoti aktīvi. Jā, bet tas bija cīņā ar Krišānu Redzi. Jā, nu. Tur neviena nav pretējā laukuma stūrī. Tur Kārsums cīnās ar Vēļikavu. Saglabā Museja ripu. Un 2 minūtes par ropību Kudašovam pret Rodrigo Laviņu. Klāt rokas Aleksejs Kudašovs, bet Laviņam tika nosist aizsarg ķiveri un 2 minūtes par ropību. Ārziņš. Lauris pats laužās, atspēl atpakaļ Krišānis. Jā! Krišānis Rēdlis! Ripa vārtos un uzvar arī 4. play-off sērijas spēlē. Rezultāts 2-1, bet nav būtisks rezultāts. Ir būtiska uzvara. Un uzvara ir izcīnīta. 3-1 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā sērijā pret Maskavas Dinamo. Un tagad katrs nākamais mačs var jau būt pēdējais sērijā. Izcila spēle. Sarīko pret tiesnešiem. Patiesībā vajadzētu arī sodīt, bet mēs skatāmies to patīkamāko mirkli. Nav būtiski, viņi var runāt, ko viņi grib. Rezultāts ir uz tablo 2-1 un tas vairs nemainīsies. Un šobrīd, es domāju, arī Sants Ozoļs norāda uz to, ka Saimons daudz ko saka, daudz ko rupi saka un tiesneši to laid gar ausīm. Un redzam, mūsu vārdsargi atvadījās arī no līdzutējiem.